Inovāciju iniciatīvu izveidojot 2018. gadā, faktiski pēc tam, kad bija notikusi valsts kapitāla sabiedrību pārvaldības reforma, un kapitāla sabiedrības bija lielā mērā tāda pārvaldība sakārtot. Radās 4 uzņēmumu un vairāk valsts institūciju iniciatīva strādāt ar inovācijām, pētniecību un attīstību, jo arī kopumā mūsu valsts ieguldījumi pētniecību un attīstībā ir ļoti niecīgi. Un mēs saprotam, ka tas nepieciešams, lai mēs spētu pārdot, ja tā var teikt, mūsu preces un pakalpojumus arvien dārgāk, ar to kļūstot visi bagātāki. Jo pārdodot vienkārši vairāk, mēs bagātāki nekļūsim. Mēs vairāk pārdodam savus resursus, kas ir ierobežoti, bet mums ir jāspēj pārdot tās preces un pakalpojumus dārgāk. Un dārgāk mēs varam pārdot tikai caur to, ka mēs tās preces un pakalpojumus radam gudrākus, ieguldam viņās vairāk zināšanas, viņas ir spēja kaut kādā mērā būt monopoli kaut kādos ārējos tirgos. Unikāls preces. Ir vairāki veiksmīgi, tādi inovatīvi risinājumi, inovatīvi produkti radīti mūsu pašu uzņēmumā. Un, protams, ka sākumā visa pamatā ir darbinieku motivācija. Neviens mums no malas neatnāks un neizdarīs mūsu vietā. Mums pašiem vajag radīt apstākļus, lai darbinieki par to domātu. Un tad, kad viņi domā, viņi vienmēr arī izdomā. Tur nav cita ceļa. Mums ir pašu darbinieku radīta radiofrekvenču pārvaldības uzraudzības programma Skudra. Šobrīd mēs esam pašā ceļa sākumā, lai šo savu radīto produktu arī piedāvāt citās valstīs. Arī tā sauktais drona projekts, tas ir vairāku Latvijas uzņēmumu kopā radīts pētniecības projekta rezultāts, kurā ar bezpilota lidaparātu, kas aprīkots ar radiofrekvenču spektra analizatoriem, tiek veikta torņu apsekošana. Digitālā transformācija un digitāla sabiedrība ir viens no tādiem attīstības priekšnoteikumiem dažādās jomās, gan ekonomiskā, gan arī sociālā. Un tāpēc šeit ir vairākas komponentes, kā prasmīgi izmantot digitālās vides un digitālās transformācijas sniegtās iespējas. Protams, IKT uzņēmumiem ir ļoti liela nozīme, lai visas šīs funkcijas realizētu, bet vienlaicīgi arī valsts kapitāla sabiedrības ir tās, kurām ir visi nepieciešamie resursi, gan zināšanas, gan finanšu resursi, gan cilvēku resursi, lai varētu šāda veida inovācijas radīt. Un šīs inovācijas būtu derīgas ne tikai Latvijas sabiedrībai, bet kurām būtu arī eksportspēja, jo tas parādītu šo briedumu pakāpi. Un vienlaicīgi tas arī uzlabo Latvijas ārējās tirdzniecības bilanci un kopsumā palielina iekšzemes koproduktu. Un tas savukārt ir izmantojams visas sabiedrības labklājības celšanai. Šogad mēs īpaši gribējām izcelt sadarbību. Un šogad mums tas ļoti veiksmīgi izdevās, jo bija ārkārtīgi liela interese no valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām nākt kopā, meklēt partnerus, vienoties par jaunām idejām un strādāt visiem kopā. Un atrast tos labākos ceļus, lai šos šķēršļus pārvarētu, apietu, atrastu labākos risinājumus. Un tāpēc arī mēs, veidojot šī gada inovāciju fórumu, sapratām, ka jā, šogad ir galvenais, šogad ir sadarboties un paturēt šo sadarbības modeli arī nākamajos gados, lai šie lielie uzsāktie projekti, lielās idejas varētu realizēties arī ilgtermiņā.